Strādājam ar redaktoru Dārvidu Šovānu. Tā lēnām ievīsa cilvēki, atgriežot no televīzijas nekur prom nav aizgājuši. Labi, starp citu izskaties labāk. Nekā es tev redzēju Gozaņas labāk, ir šī bārnieku konkurss. Kas ir? Nu bija kāds stīram, kaut kādu uz mādos, kas tā metināt kājuši. Bija tik forši un vispār. Tāpēc kaut kas tādu normāli aizgājuši. Gozaņas labāk bija bārnieku konkurss. Jā, es tur arī biju. Un es tā redzēju. Un es tā vēl padomāju, kādi, kas līva, vēl tu nejūti. Nē, vēl tu nejūties. Iebanda, mēs no tā ir, Cik forši satikšanās. Jā, tāpēc vien kaut kur jāiet. Mēs tā visu laiku vazājamies. Mums nav naudas, mēs ejam ēst domas, nokas vakarīs, mēs ejam ēst. Jā, visādā ballītē, mēs varam, ka Elī drāti ir groži. Tas tiešām tas bija labdāvīga. Viņa gāja groži un lasīja pa galdiem, mēs uz mājām. Tāpēc es nekad, kāpēc atceros, ka Šlešers bija ministrs un atklāja krāmu satiksmi. Tu tās vecenes uz tā kuģa, tādās vakarleitās un nes kaviāri. Un tie tavs dekoltēvis, viņiem zināms skills, mazais galdiņš šakāmēs viss pilns. Un tad noliek glāzes, un tad krāmē uz tām glāzēm uz šķīvis visu. Glāzēs mēs rāpim. Kāds nēriņš. Bija tik šausmīgi. Es tā nokārtoju visu, nevajag nekāds uzliekums. Es jau teiktu, visu pazīstam. Man filmēs būs slavens.